es biju gājusi antiparastāro kursu un biju nolēmusi, ka iešu kolovadu dziļo organismu attīrīšanu. Taču notika šis te informācija parādījās par limfas projektu, un es domāju tā, esmu februārī izslimojusi Covidu, man ir tomēr kaut kādas šīs te blakus parādības, šīs te, ka ir alerģijas dažādas, jūtu arī, ka ir tā kā stīvums, tāds kā pieblīdums parādījies, un arī galva bija sākusi sāpēt pēc šīs te slimības izslimošanas. Un es domāju, jā, jādod iespēju šim jaunajam projektam, jo kā gan es varu stāstīt savai veselības grupiņai, saviem dalībniekiem par jauno projektu, ja pati neesmu izmēģinājusi, neesmu sapratusi to drēbi, izgājusi visu no A līdz Z, jā. Un tas ir ļoti būtiski, lai varu komunicēt ar cilvēkiem. Un tad, kad es sāku iet projektu, es sapratu, ka man ir ļoti grūti pieņemt to, ka jāpārtiek tikai no dārziņiem, ka ir jāierobežo sevi, ka ir jāplāno savas ēdienreizes, ir noteiktos laikos, es pat pierakstīju, cikos es ēdu, cikos es mostos, lai varu visu paspēt izdarīt, lai nav šī te mana ikdiena, kas man ievelk vāveres ritenī, ka es visu daru, tad, kad man būs laiks, jā, paēdīšu, kad man būs laiks, tagad gribas kādu darbiņu padarīt. Un man bija pirmais pārsteigums, ka es faktiski jūtos ļoti viegli, man nekārājās saldumus, es nedzēru kafiju, un jau pirmajās 2 nedēļās man nogāja pirmie 2 kilogrami. Un atlikušajā laikā es jau veicu tos mērījumus reizi nedēļā, sanāca 3. nedēļā 0,5 kilograma nometu, un pēc tam tas svars arī stāvēja uz vietas. Vēl es arī tikko nomērījos, iedvesmojusies no Rolandas, ka viņa veikusi mērījumus. Tā kā mēnesis jau ir pagājis, kopš es esmu izgājuši šo te programmu. Man viduklī ir zaudēti 2 centimetri, ja? Zem nabas ir 5 centimetri un gurnos arī 2 centimetri. Tā kā joprojām rezultāts turās, par ko man ir liels prieks. Un es arī domāju par to, ka gribējās pārbaudīt, vai tiešām uzlabosies mikrocirkulācija, izejot limfas tīrīšanas programmu, jo es esmu jau diezgan ilgi lietojis dažādus produktus, lai uzlabotu šo mikrocirkulāciju, jo faktiski pie +10 grādiem rudenī, kaut kad ziemā, man vienmēr ir ļoti balti un nosaluši pirksti, pat tad, kad ir cimdi uzvilkti. Esmu pētījis, ka tas varētu būt arī Raynaud sindroms, bet tas būtu tad jāapstiprina ārstam, bet reāli sāpīgi un baltu ļoti grūti ir tad, kad atgriezies atpakaļ mājās, jo viņas ir jāsasilda kaut kā tos pirkstus, viņas sāp. Un es tagad šajās brīvdienās biju devusies uz Celspili, tur nostaigāju kāds 10 000 soļus, biju atpūsties un bija tikai +5 grādi. Un es konstatēju, ka rokas jūtas labi, man nebija nekur jāskrien kafejnīcās sasildīties, nav šie te baltie pirksti. Protams, es eksperimentēšu, es skatīšos tālāk, kā man ir ziemā, kā būs tagad būs ziema beigusies. Bet, ja man vairāk nebūs šie te noslušie pirksti, tad es saku, ka mikrocirkulāciju var uzlabot ar šīs programmas palīdzību.